Šajā raidījumā būs vairākas pirmās reizes. Pirmo reizi mēs iesaistamies telpu pārveidošanā, kurā jau remonts ir sākts. Tas būs pirmo reizi. Pirmo reizi kopā ar mums Zane. Čau! 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 Tā kā mēs pārveidosim bērnistabu, pastāst lūdzu, kas ir pats svarīgākais, kad tu ķeries klāt bērnistabas remontam? Funkcija un drošība. Pavisam noteikti. Annija, dzīvokļa saimniece, ir apņēmības pilna, vēlas pārmaiņas gan pašā telpā, gan savā dzīvē, bet mums jau vēl būs jānoskaidro, kurš tad šīs pārmaiņas plānos, kurš īstenos un kāds būs pārmaiņu budžets. To visu noskaidrosim. Tagad ejam skatīties, kā izskatās šī bērnistaba. Hei! Čau! Čau! Nākat iekšā. Čau, Vānī! Kā izdomāji pieteikties raidījumam? Godīgi pati es nepieteicos raidījumā, man mamma uztaisīja pārsteigumu, pieteica mūs. Labi, un tagad pastāst uzreiz, kad atskanēja zvans no IKEA. Tu noteikti zvanīji mammai. Kāda bija šī saruna ar mammu? Es saņemot zvanu sāku raudāt aiz laimes. Un es zvanu mammai, un es nevaru vairāk parunāt. Un viņa domā, kas ir noticis? Viņa sāk satraukties, jā, kas ir noticis, un es saku, es nevaru pagaidu, un viņa sāk satraukties vēl vairāk. Un es viņai saku, mammu, ir, kas ir? Es saku, mūs paņēma. Viņa saka, nebiedē mani vairāk šitā. Jauki. Mamma ir pieteikusi bērnistabu. Kas šobrīd, kā ir šai bērnistabai? Šobrīd tur ir tikai gultas un viens mazs skapītis, kur ir saliktas mantas, bet mantu ir daudz. Tā kā man ir tūlīt ir skolnieks viens, ir meitene un ir pats mazākais tūlīt bērndārznieks. Jau visiem tur tās vietas ir tik, cik ir, un īsti nekā tā istabā nav. Kāda ir tava vīzija, ko tu vispār pēc funkcijām vēlētos redzēt šajā istabā? Tā kā šobrīd ir skolnieks, viņam ir nepieciešams šis galds un viņa, man liekas, viņa stūrītis. Jo šobrīd viņi ir tā izmētāti vienkārši pa telpu un viņiem nav nekā tā konkrēta sava, viņiem viss ir viss viens. Šobrīd ir tā, ka es esmu saucamā vientuļā mamma. Pēc šķiršanās es esmu pirmkārt izmainījusi to, ka es esmu nometusi 36 kg. Es domāju, ka ne tikai man ir nepieciešams šīs pārvērtības, bet arī bērniem. Priekš manis tas ir tāpēc, ka man tas jaunais etaps par to, kad es esmu viena. Parasti tajos brīžos, kad man dzīvē kaut kas krasi mainās, man patīk mainīt arī apkārtējo vidi, radīt to sajūtu jau kā nevis kā mums kā bija mājas, bet mums kā jaunās mājas. Es ļoti vēlētos, lai būtu kaut kāda kārtība tajā mantu kaudzē. Un, protams, vecākajam puikam Adrienam ļoti es vēlētos, lai ir galds, pie kur mācīties, jo tomēr tas ir nepieciešams. Nedomāju, ka tas ir variants, ka virtuvē pie ēdama galda būtu mācīšanās, jo tur ir vispārējie mazie, un tad viņi noteikti traucēs viņam. Vēl kas ir, man tā vislielākā cerība noteikti šajā visā ir, es gribētu, lai Enzo beidzot izkāpj ārā no savas zīdaiņu gultiņas. Aha, te viņi ir, jā. Viena lieta, ko es uzreiz te redzu, ir daudz sienas. Jums, dizaineriem, ļoti patīk sienas. Tur var vairāk izpausties, jā. Klausies, ja gadījumā tā loze būs tāda, ka Annija visu šo plāno, ko tu viņai ieteiktu? Pirmkārt, ir jāsāk ar telpas zonējumu, jo, kā redzam, patreiz ir 3 gultas. Istaba kaut gan liela, bet paredzēta 3 bērniem. Tad būtu labi padomāt, lai katram ir savs stūrītis arī. Tu kā dizaineri, vai tu ievēro vienu tādu niansu, jā? Tu redzi? Viena stila gulta. Šeit ir pavisam cits stils. Te ir 3. Viņam būtu jābūt vienotam. Telpa labāk izskatītos, protams, būtu forši, ja viss būtu veidots vienā stilā. Tāpat kā tu esi saģērbies, piemēram, konkrētā krāsu gammā, brūnas kurpītes, skaists krekliņš zemes toņos. To jāpiedomā. Tāpat arī interjerā. Tev nebija tā, ka nākot iekšā, tev nešķita ļoti dīvaini. Skaties, man liktos, kur šādi būtu viena gulta, otra gulta un šo 1, 2, 3. Tā kā armijā.
tu gadījumā neesi dzīvojis kājās. Jo šis ir tas efekts, ko es redzu, kad kāja tāda nostalģija. Tas nav tas labākais variants. Jā, nebūs. No drošības viedokļa arī tas ir galīgi. No. Okay. Un droši vien jau, kā arī pašas telpas iekārtojums ir jāveido tā, lai tas būtu viss kopumā drošs. Tādā ziņā IKEA mēbelēm ir ļoti liels pluss, jo viņas ir izgājuši diezgan lielu to procesu, kamēr tiek pie pircējiem jālieto tās mēbeles, kas ir paredzētas bērniem. Tātad no lietošanas viedokļa, no visiem stūriem un tādām lietām šie produkti jau ir pārdomāti un traumatismam nevajadzētu būt. Bērni aug. Viņiem nereti arī patīk kaut kādas bleņas darīt, un gudri ir to uzreiz paredzēt. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski interjeros paredzēt tādu radošo stūrīti, kur jau ir paredzēts, ka bērns var zīmēt, lipināt, krāsot, un tas neradītu kaut kādu tādu pseido neforšumu istabā. Bet tas, ko es redzu, ir tas, ka mantām vajag noteikti vietu. Šis ir ļoti foršs produkts par to, ka viņam ir gan trepīti, tu vari izmantot gan šo virsmiņu virsējo, tā kā plauktu. Te, piemēram, būtu boks, kas būtu grāmatām. Šeit būtu boksis, kas būtu, piemēram, Lego klučiem. Šeit būtu rozā kaste, kas būtu domāta meitenei. Tādā ziņā, ja mēs sagrupējam, tad rodas lielāka kārtība. Es domāju, mēs esam sapratuši, kas te būtu nepieciešams. Tagad atliek vien noskaidrot vispār, kurš tad īsti plānos, būs tev darbiņš vai Anijai, un kurš to visu īstenos. To visu mēs tūlīt arī noskaidrosim. Braucam uz veikalu, mums izloze. Anija, Adrian, nu ko, laiks ķerties klāt izlozei. Pastāstiet, lūdzu, kādas šobrīd sajūtas, kādas ekspektācijas? Satraukums. Ļoti liels satraukums. Forši. Pareizi, redz, mamma nedaudz satraukusies, tev viss forši. Tad ķeramies klāt. Sākam mēs ar interjera priekšmetu budžeta kategoriju. Tad izvēlies, kuru plauktiņu mēs vērsim vaļā. 1. Veram vaļā numur 1. Un tā interjera priekšmetu budžets būs 2000. Ļoti labi. Tagad turpinam ar to, kas šo interjeru plānos. Labi, tad 1 vai 2? 2 varam vaļā. Un tā tavu un bērnu istabu plānos IKEA. Jā, vai šobrīd ir tāds tā kā, labi, ka tā? Mazliet, jā. Jā? Tu biji satraukusies par visu to rasi? Jā. Mēs jau nedaudz nāktu, protams, palīgā, bet, protams, pavisam cits darbs būtu jāizdara. Labi, tagad jāsaprot, vai Adrians pats skrūvēs visas mēbeles kopā, vai tomēr to darīs IKEA. Tad lūdzu, Adrian, cik es saprotu, visas atbildība atkal tev? 2. Pastāst, kā tu gribētu? Protams, es gribētu, lai kāds cits pārmaiņas pēc kaut ko bišķiņi izdara manā. Labi, tad tā arī būs. Tieši tā arī būs. Tiešām tā arī būs. Es tevi apsveicu. Mēbeles saliek IKEA. Jā, fantastiski forši. Es domāju, ka šī kombinācija paredz to, ka pārsteigums būs ļoti liels, jo principā ne par tādu plānošanu, ne par pašu realizāciju tu visdrīzāk neko nezināsi. Te nu mēs esam. Es te skatos, tu jau esi izveidojusi mazu skici par to, kā varētu izskatīties Anijas bērnu guļamistaba. Tad kā tu esi plānojis ar šo visu tikt galā? Es izmantošu arī pāris mēbeles, kas viņiem jau ir, un vairāk koncentrēsimies uz tām zoniņām katram bērnam, lai ir atrisināta tā gulēšanas vieta, arī mācību vieta un rotaļu vieta. Es nevaru jau sagaidīt, kā tas viss izskatīsies. Es zinu, ka tev sanāks šajā reizē daudz darba, jo tev izlozēja, ka tu to plāno, tu to īsteno. Un es esmu pārliecināts, ka šis interjers ir tepat arī veikalā atrodams, vai ne? Tieši tā. Ejam skatīties? Ejam skatīties. Ejam.
Zana, tik daudz iespējas, tik daudz opcijas, tik daudz krāsas. Manuprāt, tiešām runājot tieši par bērnu istabu interjeru krāsas. Kādas vien vēlēs, kā nesalaist dēlī visu? Tas ir atkarīgs arī, ko tu gribi stimulēt bērniņam. Vai tu gribi, lai viņš ir ļoti aktīvs, vai tu gribi, lai viņš ir vairāk mierīgs. Šajā gadījumā mūsu ģimenei būs zaļā krāsa. Tā zaļā mums ir vairāk vajadzīga, lai viņi nomierinās. Bet tad, kad viņi nomierinājušies un iet gulēt, tad viņi arī aug. Kādu gultu būtu labi izvēlēties mūsu gadījumā? Mūsu gadījumā ir tā, ka nav forši katru gadu pirkt jaunu gultu. Tāpēc ir ļoti ideāls risinājums šī gultiņa, kas aug līdz bērniņam. Viņi ir apmēram 1,39 m. Tātad tāds mūsu pusotrugadnieks šeit var mierīgi čučēt. Tad, kad viņš paaugās, tad mēs liekam klāt vēl vienu daļu. Šajā gadījumā mums ir nopērkams matracis, kuram jau klāt ir 3 daļas. Respektīvi jau paredzēts, ka 3 reizītes viņi pagarināsies. Es tavās skicēs jau redzēju, bija arī varianti, kas ir tādi kombinēti kopā, jo mūsu vajadzība ir, ka puika tūlīt jau skolā ies un viņam tas rakstām galds vajadzīgs. Tāpēc ir šāds superīgs risinājums, kad gulta ir apvienota ar rakstām galdu. Mēs ļoti ieekonomējam telpu. Arī šajā pusē mēs varam glabāt drēbītes. Man tikko vispār nesaslēdzās kopā. Man likās, tu kaut kādu Nārnijas skapi atvērt. Tas ir apmēram trepju platumā, nedaudz pat vairāk skapis. Jā. Eleganti. Es domāju, ar gulēšanu, mācīšanos mums ir tā kā aptuveni skaidrs, bet mums ir nepieciešamība vēl kaut kā organizēt visas mantas lietas. Kā to bērnam iemācīt saorganizēt? Šajā gadījumā arī ir superīgs produkts. Šāds te sols mantu kaste. Ja mēs gribam tās mantas pēc tam smuki aizvākt prom, mēs ieliekam un aiztaisam ciet. Bet tas vēl nav viss. Viņi ir uz ritentiņiem. Labi. Mēs izvelkam ārā, un mums blakus ir piemēram kreislīši. Un mazākajiem mums ir vieta, kur pazīmēt, palipināt, bet tas vēl nav viss. Vēl nav viss, jā. Tu redzi, mums te ir kaut kas zaļš. Jā. Un šo te pufu noliekam šo te, un mazulis var uz celīšiem arī piesaisties un izdarīt savas lietas. Ja kādam tomēr nepatīk tā mana atspiešanās, vai vispār mūsu lādes risinājums, ir kaut kāda cita varianta vēl? Ir ļoti forša risinājums, ir tāda trofāsta sērija. Viņai ir dažādi augstumi, gan sienas skapīši, gan maziņas tumbiņas, kuras var izmantot tādas maziņas mantu glabāšanas vietiņas. Bet kas ir riktīgi forši un palīdz vecākiem to istabu savākt? Rādi, tūlīt būs kaut kas. Kastītes! Jā, tik easy! Mēs varam, piemēram, likt visas tikai šīs te režģu kastes. Mēs varam likt vai tikai šīs te mazās kastes, un tad ir tāds birojiņa efekts, kur var ielikt. Bet mums ir tikai 2000. Dizaineri savā ziņā ir burvi. Viņi māk no nekā uztaisīt kaut ko. Tā kā šis būs tas variants, kad man būs jāuztais kaut kas no nekā. Tā kā piestrādāsim. Vai? Nē, es uzreiz redzu, ka ir izmaiņas. Zini, kāda man sajūta, ka tāds mazs bērndārs, ne? Rotaļu telpu vajag, ja mums ir 4-gadnieks un mums ir pusotrugadnieks. Un šis varās vaļā? Jā, šis varās vaļā, un šeit mums īstenībā ir pārsteigums. Mums ir kastes, oriģināli viņas nav klāt. Bet, ja gribās, lai ir vieta zīmuliešiem un visādām rakstām lietiņām, tad mēs varam piepirkt klāt. Un tad mums ir vieta, kur salikt visas labumus. Kā tu redzi, mums ir tie caurspīdīgie plauktiņi, un tad mamma varēs droši pastāstīt saviem bērniem par mantu šķirošanu. Un šeit varbūt ar laiku viņi gribēs arī kaut ko uzzīmēt. Piemēram, ja ir daudz traktoriņu vai mašīnītes, mēs varam uzzīmēt virsū, un tad bērns zina. Kādus praktiskus padomus tu varētu ieteikt vecākiem? Tie, kuri plāno šādu vai līdzīgu telpu, lielāku vai mazāku? Sākot remontu, vienmēr ir kaut kādas vecās mēbeles, kuras nav ļoti ekoloģiski uzreiz mest ārā. Tāpēc mēs varam padomāt par tādu lietu, ka varbūt mēs viņu varam atjaunot.
Šajā gadījumā mums jau ir IKEA mēbele, Trofās. Tā ir no tās pašas sērijas, kas mums tur stāv. Bet, kā tu redzi, laika zobs nav viņas audzējis, un bērni ir izpaudušies, un viņa ir diezgan apdzīvota. Pirms krāsošanas mēs varam vēl arī paši izpausties, uzrakstīt Kristaps, piemēram. Var uzrakstīt arī huligāns. Mēs varam nopirkt smilšpapīru, noņemt virskārtīm, lai viņi kļūst tāda uzņēmīgāka uz krāsu. Ja mums ir paredzēta, piemēram, bērnu istabā šo mēbeli likt, tad mēs izvēlamies krāsu, kas ir paredzēta bērnu istabām un ir droši bērniem. Kāds vēl padoms tev ir tieši bērnistabas iekārtojot? Bērnistabai tomēr jābūt arī kaut kādai lietai, kas atdzīvina to visu. Tāpēc, kuram nav zīmēšanas krāsmas, var savā mājā uztaisīt dizainu, piemēram, gleznojumu. Labi. Ir tāda lieta kā Pinterest. Es atradu šādus te zīmējumus. Es varu uzrakstīt savu vārdu, kur vien vajag un nevajag, jā, bet kaut ko šādu man būtu bailes. Tagad ņemt un lūdzu Kristap veido dizainu. Es tev varu parādīt, kā to izdarīt ļoti vienkārši un kā to var izdarīt jebkurš, kuram mājās nepieciešams kaut kāds dekoriņš un ko pašspēkiem var izdarīt. Man ir metrmērs un man ir jāzina tas viduspunkts, no kura es sākšu vilkt apli, jo, kā tu redzēji, mums tur ir aplis. Izvēlc līdz 1,61 m un tur ieliec punkti. Māzu punktiņu. Māzu punktiņu. Ir. Piemēram, mums ir šāda te aukliņa. Mēs zinām, ka mēs gribam apli, kurš būtu 80 cm. Tātad mums vajag diametru 40 cm. Un sākam varbūt ar maziņiem štrihiem, lai pēc tam varam pievilkt to pārējo klāt. Labi. Bet mums vajag savilkt tās līnijas, jo ko mēs pēc tam darām, kad viss ir sazīmēts? Mēs paņemam otiņu un to vispirms ar krāsu apzīmējam to ārējo formu. Super. Jā, pēc tam vienkārši krāsojam šito akurāti cietu. Tālāk mēs varam jau paskatīties, ko varam tālāk darīt. Jā, jo manuprāt, šī ir vienkāršākā šī dekora tapšanas daļa. Jā. Un tālāk jau ir, kas tur tālāk ir? Man ir 2 markeri. Labi. Tas jau kļūst pavisam nopietni. Jā, kā redzi, mums Pinterest bildīte ir šāds te grafiskais melnais lapas atveidojums, ko mēs arī centīsimies atkārtot šeit. Labi. Man stresa pietiek ar šo. Tālāk es visu atstāju tavā ziņā. Brīnišķīgs, skaists iekārtojums top. Nevar sagaidīt, ka tas tiks līdz galam pabeigts. Paldies tev, Zana. Lai veids, tiekamies vēlāk. Čau. Nu, čau! Čau! Ilgi gaidījāt šo brīdi. Paldies tev, do 5! Es jau skatos, tu pie savu pušķīšu arī. Es pie labumiem tieku, jā, pirmā. Kāds bija sajūtas? Ļoti vēlējāmies būt mājās. Es sen gribēju. Es jau tagad gribēju. Pāris idejas. Kā tev šķiet, kā tur varētu būt? Nezinu, noteikti būs lieliski. Noteikti. Labi. Vai mēs varētu visi kopīgi noskaitīt no 5 līdz 1 un tad iet iekšā? Ko? Jā? Tad reizē skaitām. 5, 4, 3, 2, 1. Ejam! Wow! Apskaties, Emīt, kas tur augšā ir. Kristaps. Es guļu 2. stāvā, jo te var no 6 gadiem. Redzi? Ieslēdz un gaismu. Wow, kādi jaudi krēsli. Wow, šeit atvilkt. Jā. Sādim būs, kur salikt grāmatiņas. Es esmu ļoti pārsteigta. Nekad es noteikti nebūtu iedomājusies neko tādu, jo es mēģināju galvā salikt to, kā tas varētu būt, bet es saprotu, ka es to neizdarītu. Bet es esmu ļoti priecīga. Man ļoti patīk. Wow! Pilnībā cita telpa, Zanē.
te taču uzreiz, piedod, es zinu, tur augšā tas gulēt un te mazajām stūrītes un katram sava vietiņa. Tagad mums ir zoniņa, kur mēs varam spēlēties. Un kastītēm ir arī šitādi zīmējumi. Tad bērniņi zina, ko tur likt iekšā. Un tur ir robotiņi, un tur ir lēlītes, un tur ir puzlīši. Jā. Tā kā viņi ir 3, tad arī attiecīgi mantas ir reiz 3. Un ir katram tāds savs stūrīts. Nevis tā, ka katrā stūrī ir ielikt katram savu gulta. Viens mazs plauktiņš, kurā salikt mantas. Tagad ir daudz plauktiņu, kurā salikt to visu. Redzi, te. Jā, ir Tur zīmītes. Un kas tur jāliek iekšā? Tur Klučus. Tur sliedes, tur mantiņas. Tavas mantiņas. Mana mantiņa, Adriāna. Enzo ir sava gultiņa, jā! Tev ir sava lielā gultiņa, vairs nav bebju gultiņa. Un reku varēsiet lasīt grāmatiņas. Tās ir Un mazas. sakārtot tavas grāmatiņas. Jā, tā ir tava gulta tad, Emīlija? Jā, jo šitā stāv manas grāmatas. Jau Emijai vairākas reizes tika skrūvēts, līmēts kopā, jo viss jau ir nokalpojis, bija savu. Vēl arī tas, kad gults jau arī paliek par mazu. Enzo jau bija izaudzis no savas gultiņas. Tagad ir gults pat, kas varēs iet vēl laikam līdz uz priekšu mazliet, kamēr Enzo augs lielāks. Un tieši tāpat arī ar Emiju. Rakstām galds ir krēsls, ir tā vieta, lai varētu mācīties, jo tomēr tad, kad ir jāmācās virtuvē pie galda, viņš to nevar izdarīt, jo tad mazākie traucē. Bet tad, kad ir tā savu vietiņu, viņam arī patīk tā savu kārtību. Un tad turies tagad darboties pie savu jauno rakstām galda. Pirmais, kas īstenībā, ko es redzēju ar to 2 stāvu gultu, vai kā tas saucās, jo tur nav tā, ka tas ir 2. stāva gulta. Tā ir multifunkcionāla mēbele. Mums ir guļvieta augšā, un tad mums ir vieta, kur var ielikt rakstām galdu, un tad ir ļoti laba vieta, kur var koncentrēties un tad darīt savus tos mājas darbiņus. Tad mums ir šāda te mēbele, kas bija jau iepriekš. Es viņu vispār neatpazinu. Jā, mēs ielikām arī jaunus šos te groziņus. Jā. Es domāju, ka daudzi skatītāji šo visu redzot, saprot, ka šādu telpu var lieliski pielāgot, pārmainīt priekš 3 bērniem. Tev ļoti labi ir sanācis. Tiešām apsveicu ar lielisku debiju raidījumā. Vienkārši wow! Katram ir savs stūrītis. Nav vairāk jābūt visiem visā vienā lielā čupā, ka vairāk nebūs jācīnās par vietu istabā, kurš kurā vietā. Tagad varēs katrs ielīst savā gultiņā, apsēsties, paņemt savus grāmatiņus, mantiņus un attiecīgi spēlēties katrs savā stūrītī. Esmu pārliecināts, ka šīs pārmaiņas būs lielisks atspērienu punkts ģimenei tālākai, skaistai nākotnē. Bet nākamnedēļ tiksimies atkal, un tad jau redzēsim, kurš skrūvēs, kurš plānos un kādā budžetā būs jāiekļaujas. Tiekamies pēc nedēļas. Čau! Es ņemšu vietas. Tā ir vienkārši tikai dāvana tajā procesā.